Māja Rīgā Matīs ielā 91 nesen piedzīvoja nopietnu avāriju. Sabruka pagraba pārsegums. Tomēr, pateicoties iedzīvotāju, namu pārvaldes un Rīgas domes sadarbībai, vēsturiskā ēka tika izglābta. Matīs ielas 91. nama ēka ir īsta Rīgas pērle. Tās pagalmā atrodas populārais piemineklis skursteņslaucītājam un mūrniekam. Uz fasādes redzams uzraksts Ora et labora, kas nozīmē lūdzies un strādā. Tomēr dzīve vēsturiskās ēkās nevienmēr ir vienkārša. Šī 6-stāva ēka, pazīstama kā tirgotāja Horninga nams, celta 1910. gadā. Kopš tā laika daļa konstrukciju ir nopietni nolietojusies. Nesen ēkā iebruka pagraba pārsegums. Par laimi sabrukusī daļa atradās zem pagalma, līdz ar to iedzīvotāja evakuācija nebija nepieciešama. Palīgā dzīvokļu īpašniekiem nāca namu pārvalde Rīgas nama apsaimniekotais. Šai nama apsaimniekošanas kompānijai ir liela pieredze vērienīgos remontdarbos. Tāpat Rīgas nama apsaimniekotais palīdz iedzīvotājiem piesaistīt līdzfinansējumu no Rīgas domes. Tas nozīmē daļu remonta izmaksu sēdz pašvaldība. 2 gadus atpakaļ izveidojās avārijas situācija ar pagrabstāvu pārsegumu. Tad viņš sabruka. Principā šajā vietā viņš vienkārši sabruka. Nezinu kāpēc, bet sabruka. Izveidojās pat vesela bedra, kas bija bīstama iedzīvotājiem. Tad mēs ļoti operatīvi izgatavojām projektu, iesniedzām projektu Rīgas domē līdzfinansējumu. Pirmajā gadā bija dokumentu skaņošana būvvaldē un Rīgas domē. Rīgas doma pieņēma pozitīvu lēmumu, piešķīra līdzfinansējumu. Ir jāpasaka, ka būvdarbu izmaksas remontam sastādīja 37 000 eiro ar PVN. Līdzfinansēja apmērs 11,5 tūkstoši eiro. Pateicoties domes līdzfinansējumam, namu pārvalde palīdzēja glābt ēku. Savukārt būvniekiem nācās paveikt sarežģītus darbus. Projekts ir tāds, ka te bija sabrukusi pārsegums virs pagrabas ieejas. Viņu dabūjām demontēt, no jauna betonēt sienu, armēt un no jauna betonēt pārsegumu. Un taisīt to izbūvīti, lai būtu ieeja iekšā pagrabā. Pēc Viktorijas Saiva teiktā, apmēram 70% pirms kara ēku Rīgā ir problēmas ar pagrabu pārsegumiem. Pagrabiem trūksta ventilācijas un pārsegumi bojājās ne tikai laika, bet arī mitruma ietekmē. Piemēram, ēkās Avotu ielā 16, Ģertrūdas ielā 99 un citur pagraba pārseguma sabrukums noveda pie iedzīvotāju evakuācijas. Šādu situāciju ir bīstami pieļaut, tāpēc dzīvokļu īpašniekiem saulaicīgi jāiesaista savs apsaimniekotais un jālūdz Rīgas domes līdzfinansējums remontam.